Tu jūti? Smaržo pēc hausa. Es esmu parasts džeks, nav svarīgi. Pie manis katru reizi viesosies kāda sabiedrībā zinām personība, kas ies cauri dažādiem dusmu tipu uzdevumiem, krās punktus, lai pēc tam tos varētu iemainīt pret dažādiem objektiem, ko šķaidīt šova kulminācijā. Nu tad pēdējo reizi šo sezonu. Šī ir anturāža. Pie manis ciemos fitnesa guru, trenere, influencere Joanna. Mums ir tagad čau. Čau. Prieks. Man arī prieks. Tu esi bijusi kādreiz šāda tipa dusmu istabā? Pat tu ne. Tā kā man diezgan interesanti, kas šodien būs. Katra pa šķīvītim, kā jau parasti, un liekam ārā savu iekšējo Picasso, skatīsimies, kas mums tur sanāks. Tavs ceļš fitnesā, tas jau ir kaut kas, ar ko tu aizraujies no bērnības? Ļoti interesants jautājums, jo es 10 gadus nospēlēju basketbolu. Esmu vienmēr bijis nenormāls sportists cilvēks jau no pašas bērnības. Man brālis mācīja spēlēt basketbolu 4 gados. Līdz pat Covid laikam es nospēlēju basketbolu, un tad viss apstājās. Man nebija nekādas spēles, nekāda treniņa, nekas. Tad Covid laikā es kaut ko individuāli gāju skriet. Es trenējos mājās, kaut kādu YouTube treniņu man bija, un tajā laikā es sapratu, ka basketbols nav mans, man gribās kaut ko individuālu, nespēlēt komandā, vienkārši pati kaut ko darīt, kaut kas ir atkarīgs no manis. Un Covid laikā man bija tāds briesmīgs stāsts, es dabūju briesmīgus ēšanas traucējumus, es nometu 20 kilogramus, un tas viens no briesmīgākajiem laikiem manā dzīvē, jo es burtiski pazudu, noslēdzos un viss bija briesmīgi. Bet tajā pašā laikā, ja tas nenotiktu, es neievirzītos fitnesā. Jā. Tad viss sākās tikai ar kaut kādiem YouTube treniņiem, ar savu svaru, kaut kas tam līdzīgs. Bet tad, kad Covid beidzās un es dabūju savu vakcīnu, man pilnīgi brālis teica, ej uz zāli, ej kačā musīši, tīpaši pēc tā, kad es biju nenormāli daudz kilogramus pazaudējusi. Jau pirmajā dienā, kad es biju zālē, es sapratu, ka šī ir vieta, kur es palieku, un es neiešu prom. Un tā arī notika. Es netrenējos baigi ilgi, es trenējos 3,5 gadus, bet tagad es esmu fitnes influencere, iedvesmoju citus, vismaz cenšos iedvesmot. Kas ir kaut kādi varbūt lielākie šķēršļi, ar ko tu saskaries savā profesionālajā arodā, ņemot vērā to, ka fitness, manuprāt, ir lielākoties vīriešu dominēts lauciņš? Nu, es teiktu, kaut kādi aizspriedumi, piemēram, esmu dzirdējis nevis man tā, ka personīgi pasaka kaut ko, bet pirmkārt, protams, tie anonīmie, es atvainojos Dirsei, kas raksta no profiliem, kur vispār nav nevienas bildes. Jā. Tas, kad esmu too much, sievietēm muskuļi nepietiek, un tā tālāk, vai es dzirdu kaut caur citiem cilvēkiem, nu jā, viņi jau labi izstāsta, bet es tik daudz muskuļus negribētu. Ja? Un trešais, kas man bijis, man zālē vīrietis pieaudzis pienācis klāt un pateicis, klausies, varbūt pietiek trenēties, tā kā tu pazaudēsi savu sievišķību, uz tevi skatās jau citi vīrieši un viņiem skauž, tā kā pamēģini kaut ko citu. Un, ja godīgi, es pat neapvainojos, tas man bija kompliments, lai arī skauž, tas jau nozīmē, ka es kaut ko daru pareizi. Ja. Man lielākā motivācija ir tas, ka līdz 16 gadiem man bija liekais svars. Un es negribu atpakaļ. Tā kā es bezmazliet varētu savu bildi ar savu pagātnes pielikt sev klāt un uzreiz uz zāli aiziešu. Kas ir Joanna bez fitnesa? Vispār to, ko daudzi nezina, ir tas, ka es nestrādāju tikai kā fitnesa trenere, es arī strādāju mārketingā. Es vadu sociālos mēdījus, arī sabiedriskās attiecības, kaut kādas degustācijas, e-mail mārketings. Tā ir otra pusīte. Es izmācījos vispār mārketingu Latvijas universitātē, bet tā man no pašas bērnības jau patīk dziedāt. Mans tētis dziedāja ļoti, ļoti sen arī Latvijā. Los Amigos bija tāda. Tas ir leģendārs prikols. Labs, turpini. Jā, viņš dziedāja tajā grupā. Kaut kādu laiciņu, tāpēc man ļoti no viņa tā balss aizgāja. Es, protams, neaizgāju profesionāli tālāk, es tur skolā korī ansamblī dziedāju un tā, bet man ļoti patīk vēl joprojām dziedāt. Es labprāt dziedātu kaut kādā korī, bet man vienkārši nav tik daudz laika tam. Bet, šobrīd dziedu mājās. Jā. Kā tev veicās ar tavu mākslas darbu? Tev šķiet, ka tu esi pabeigusi? Ļoti labi. Var redzēt, ka es nezinu, vai kamerā redzēs, bet var redzēt, ka es jūtos ļoti labi pēdējā laikā. Man ir kauns, man jau rādi.
Bet tā bija domāta tā kā jūras bumba. Zini, to uzpūšamo. Zini? Izstāst kā šautriņas, kur ne. Tas aplis. Arī varētu būt šautriņas. Komentāros lūdzu uzrakstiet, kam ir sanācis labāk un tieši kāpēc tas bija Džoannai. Paldies, ka tu šeit biji, bet tik īsu brīdi, jo pasaulē nav jāskatās uz tādām drausmām, un es ceru, ka tev paliks vieglāk. Mīļā saulīte un mēnestiņa, es ļoti ceru, ka tu vienmēr būsi manā dzīvē, un ka Latvijā būs ļoti, ļoti silta vasara, citādāk man būs jābrauc kaut kur citur sauļoties. Skaisti. Jā, super! Tu esi nopelnījis pirmos 10 punktus no manis, ar to es tev arī apsveicu. Sākam mazliet iekarst. 4 priekšmeti, 4 jautājumi. Tiec pie jautājumu, izšķaidot objektu, atbildi 10 punktus tavējiem. Neatbildi, ejam tālāk un paliec ar 0. Pirmais priekšmets mums ir digitāls radio. Ļoti labi. Jā, var labāk. Jā, jā. Vot. Jā. Tas ir to. Jā. Ideāli. Rekur lapiņu nokrita tev, redzi tur? Kurš kompliments tev palicis atmiņā uz mūžu? Es neteiktu, ka palicis atmiņā uz mūžu. Man vakar viena sieviete uzrakstīja, kad mani muskuļi liek viņai ģībt. Tā kā tas bija ļoti, ļoti patīkams kompliments. Labs. Jā. Tev attiecības ar komplimentiem ir labas? Tu esi cilvēks, kas māk un sagaida komplimentus? Vai tev drīzāk ir tā, kā man pieņemsim? Man kāds pasaka komplimentus, man nāc un beidz. Nesaka tā. Jā, es protu pieņemt komplimentus. Protams, man dažreiz nērti un gribēs pateikt, tev arī, bet tas tā kā... pieklājos. Komplimenti ir svarīgi, jo tos saņemot ir ne tikai patīkami, bet tie atgādina, kā izskatāmies citu acīs. Reizēm tieši tādēļ ir grūti pieņemt komplimentus, jo iespējams savas iekšējās pieredzes dzīvēs mēs jūtamies citādāk, un varbūt ir grūti noticēt, ka mēs varētu būt gudrāki, labāki, skaistāki, veiksmīgāki. Kā vieglāk pieņemt komplimentus? Tas sākas ar vienkārši paldies, un it īpaši to ir vērts darīt, ja sākumā jūtam diskomfortu. Man vairāk patīk komplimenti par manu personību nekā par izskatu, jo personība, man liekas, tev ir jānopelna, bet izskats no vienas puses viņš ir iedzimts, jā, tu vari piestrādāt pie tā, bet izskats nāk un iet, bet man liekas, personība ir tā, kas paliek. Nākamais priekšmets, svečturis vai glāzīte. Nu, kaut kā tev būs jāizdomā šis. Ļoti labi. Kad pēdējo reizi tu jūti, jā, es tiešām daru to, kas man patīk? Tad, kad es spēlēju basketbolu, vai skrēju, vai jebko citu darīju, kaut kādu sportu, man tā sajūta, nevis tas process bija tas, ko es baudīju, bet tā sajūta pēc. Ejot uz zāli, cilējot svarus, viss, kas saistīts ar fitnesu, es izbaudu to pašu procesu un izbaudu to sajūtu pēc. Un tas ir arī svarīgākais. Un tas ir tas laiks, kad es saprotu, ka es daru to, kas man patīk, jo es izbaudu nevis tikai rezultātu, bet arī procesu. Šitāds man bija, man liekas, kādā 3. klasē. Labs! Kā tu skaties uz body positivity, pozitīvu attieksmi pret ķermeni, kustību? Es teiktu, ka man ļoti patīk tā ideja, un daudzi domā, ka tas nozīmē, ka tagad, piemēram, es teiktu, obīzi cilvēki, kam ir problēmas tiešām ir tik liels tauku procents, tas ir viņiem excuse, kā saka, lai viņi varētu ēst neveselīgi, tāpēc, ka viņi jūtas labi savā ķermenī. Bet nē, tas nav uz to. Tas ir tas, ka visi ķermeņi ir vērtīgi un nevajag spriest cilvēki tikai pēc tā, kā viņš izskatās. Ja tu, piemēram, esi resns, tad tu esi slings. Nē, tie ir kaut kādi stereotipi. Man prieks, ka es tagad redzu, piemēram, online veikalos modeles. Ne tikai slaidas, tādas, kādas ir pieņemtas kā modeles, bet dažādas. Plus size, ļoti skinny vai kaut kādas ar platiem gurniem, visādi tipi. Tāpēc man prieks, ka kaut kas tāds ir noticis. Un plus vēl man prieks, kad sievietes sociālajos mēdījos sāk rādīt realitāti. Piemēram,
kādu bildi esmu ielikusi Instagramā un kādu esmu izdzēsusi. Piemēram, tur redz, ka viņai tur tauciņš nāk ārā vai kaut kas tam līdzīgs. Un man prieks, ka arī šis te body positivity ir panācis to, ka, piemēram, sievietes, kas ir korpulentas, nebaidās, piemēram, iet uz sporta zāli un vilkt to, ko velk slaidas sievietes. Man liekas, tas ir ļoti labi arī mentālajai veselībai, jo ir tik daudz cilvēku, kas uztaisa pašnāvības tikai tāpēc, ka viņi nav apmierināti savu ķermeni. Tā kā, jā. Ir bijusi pieredze ar piņātām? Nē, nereiz. Nopietni? Tur konfekts birs ārā? Es nezinu, kas tur birs ārā. Bail pat iedomāties dažreiz. Es nezinu, vai tev vajag uzkurināties. Es nezinu, kāda pareiza tehnika. Zini, tur, viņš tāds nerātnis ir. Tur kaut kas izskatēja? Končiņas? Ar vienu! Tur ir končiņas. Šitās kabatās jāvāc ir. Dievs. Nav pat kabata. Tu nemaz nebaro, es končiņas nedabūju nemaz vispār. Kad tu jūties vientuļa? Īstenībā daudzi to nesaprot, bet tavi fitnesa mērķi dažreiz var radīt kaut kādus upurus. Jo, ja tev ir mērķis, tad vienmēr ir kaut kādi upuri. Un, piemēram, bieži vien draugi grib tev pasaukt ārā, bet nē, tu esi pateicis, ka tev būs treniņš un viss. Bieži vien tev draugi grib tev sākt kaut kur paēst vai kaut kas tam līdzīgs. Es ēdīšu to, ko es sagatavoju. Sorry, nē. Šajā uzdevumā mēs sacīkstēsimies savā starpā. Mums būs 2 metumkauliņi. Viens, kas noteiks, ar kādu instrumentu mums jāsašķaida šķīvis. Otrs, cik lauskās tas ir jāizdara. Ja tas veiksmīgāk padosies man, mēs Džoannai dosim 5 punktus. Ja tas veiksmīgāk padosies viņai, kontā 10 punkti. Kamēr mēs metam 4 līdz 5. Es gribēju tev pajautāt, tu droši darbojies. Es gribēju tev pajautāt, kādas ir tās atšķirības varbūt starp Džoannu tagad un Džoannu bērnībā? Kā tu atceries sevi kā mazu bērnu? Es teiktu tā, ka man kā bērnam, es teiktu, bija grūta bērnība, tāpēc, kad es baigi atšķiros no pārējiem. Un, ja bērnībā tu atšķiries no pārējiem, tas nav labi, tas ir slikti. Ja tu atšķiries no pārējiem, tas nozīmē, ka tevi apsmies, tevi aprunās, uz tevi rādīs ar pirkstu. Bet tad es biju Džoanna, kuru bija viegli aizvainot. Jā. Ja kāds man apsaukās, tad es raudāšu. Vai ņemšu to pie sirds, vai domāšu tāpat, kā tie cilvēki domā. Un vienkārši ieņemšu savu to galvā un gribēšu mainīties. Bet tagad es pēc tā visa, kas ir noticis, es esmu palikusi tik emocionāli stipra, ka ja man kāds kaut ko tādu pasaka vai nodara vai kaut ko tam līdzīgi, man vispār 0 emocijas. Es pēc minūtes 2 jau esmu to aizmirsusi, un mani vispār nekādīgi tas neietekmē, tāpēc man liekas, esmu daudz stiprāka nekā es biju bērnībā. Bet tas jau ir pašsaprot. Bieza āda izveidosies. Jā, tieši tā bieza āda. Jāskatās, kā tev ies ar to biezo ādu, jo tu esi izmetusi dakšiņu. Un tev ar dakšiņas palīdzību ir jāsašķaida šķīvis 4 līdz 5 lauskās. Neatkārtojiet šo mājās. Oi, laikam. Par daudz. Es neesmu matemātiķis. Jā, bet laikam. Es nezinu, kā pat to izskaitīt. 1, 2, 3, 4. Tālu. Ļoti daudz. Teiksim 10 varbūt, lai vienkārši mums nopaļosim vienkārši. Nopaļosim uz 10. Super. Nu tad skatīsimies. 4 līdz 5. Āmurs. 4 līdz 5. Es negribu sapriecāties pirms laika. Tu teici, ka bērnībā tu bieži jūties citādāk, un bērnībā, ja tu esi citādāks, tu varbūt neesi pieņemts. Kas bija tās lietas, kuras tu pielietoji, lai tiktu cauri tādiem grūtiem brīžiem? Tobrīd es centos varbūt runāt ar brāli lielāko, kas, protams, vecākais brālis, kas tam visam cauri arī ir gājis. Un vienmēr man paliks atmiņā viena lieta, ko viņš man ir teicis. Tad, kad tu izaugsi lielāka, tad tā būs tava privilēģija. Cilvēki gribēs ar tevi draudzēties, tāpēc, ka tu atšķiries no citiem. Tevi visur aicinās, tevi atcerēsies. Bet tajā brīdī es atceros, viņam teicu, nē, tā nebūs, mani visi apsaukās, esmu šitāda, esmu tāda, es viņam blakus raudāju un teicu to. Bet tagad esmu pieaugusi un saprotu, ka viss tas, ko viņš teica, ir reāli taisnība.
Es nebūtu iedomājies. Tās ir 3 lauskas. 3 lauskas. Tev bija 10. Spēļu meistars atkal priekšā. 1 punkts man. Tev paveicās. Noteikti, man paveicās. Vai 2 līdz 3? Vai cilvēkiem ar, nezinu, vai tas pat ir jēdzīgi to teikt, citādāku izcelsmi? Āmurs, tas ir āmurs. Okay. Ir pietiekama reprezentācija Latvijā? Ir labāk nekā kādreiz bijis, bet tagad, protams, mēs redzam cilvēkus ar dažādām izcelsmēm, piemēram, medijos, reklāmās, kultūrā vispār. Bet kāpēc, manuprāt, vēl nav īsti pietiekami? Jo tāpat, piemēram, es došu piemēru sevi. Cilvēku ar citu ādas krāsu uz tevi skatās kā svešinieku, uz tevi skatās kā uz kaut ko citādāku, piemēram, tu iekāp sabiedriskajā transportā un uz tevi visi lūrēs. Es teikšu tā, ka pat cilvēki, piemēram, citu ādas krāsu, tu vari palikt populārs Latvijā tikai tāpēc, ka tev ir cita ādas krāsa. Pēc tā īsti var noteikt, vai tā reprezentācija ir pietiekama vai nē, jo tas, kas tieši trūkst, kad, piemēram, uz tumšādainajiem cilvēkiem Latvijā skatās tikai kā uz viņu ādas krāsu. Viss, ko cilvēki redz, ir tava ādas krāsa un nekas vairāk. Bet īstenībā mēs esam tādi paši cilvēki kā visi pārējie. Piemēram, ja kāds cilvēks grib, piemēram, pateikt, tā meitene izdarīja to un to, tas cilvēks pateiks, nevis tā meitene, kas tur fitnesā kaut ko dara, bet tā melnā meitene, tā kā uzreiz mana ādas krāsa. Bet tiklīdz tā reprezentācija būs pietiekama, ka cilvēki tiešām pieņems, ka Latvijā mēs esam dažādi. Vairs nav tā kā agrāk, kad mēs visi esam latvieši vai tur krievi un viss. Tad arī beigsies viss šitas, kad sāks sadalīt pa ādas krāsām, pa tautībām, pa acīm, nezinu, vienalga kā. Tā kā pagaidām es teiktu, ka tās reprezentācijas vēl trūkst. Es dodu tev 3, jo šis ir tāds lielākās. Tu, man liekas, trāpīji diezgan. Nē. Un tagad es, kā jau profesionāls cilvēks, dabūšu dakšiņu. Parādīšu, kā tas jādara, jā. 4 līdz 5, jā, tas ir, kas tur ko neizdarīt, jā. Dakšiņa, 4 līdz 5. Šis strādās, es jau pa pirkstu uzsitīšu. Tu man tici? Nē. Paldies tev. 0. Punkts tev, 1-1 šobrīd. Šis būs izšķirošais rauns. Ko zvaigznes tev rādīs? 2 līdz 3. Tikmēr, kamēr tu met, uzmet droši. Es gribēju tev pajautāt. Bluķis, 2 līdz 3. Kā tu cīnies ar izdegšanu? Tev tas termins ir svešs vai ļoti labi pazīstams? Es neteiktu, ka es kādreiz būtu mega izdegusi, bet man ir bijis viens periods dzīvē, kur es jūtos, es nezinu, kā to teikt, overwhelming vienkārši. Jā. Es biju students, man bija pilna laika universitāte, es strādāju. Es gāju autoskolā, man bija 4 reizes nedēļā treniņi. Protams, savai otrai pusītei jāpievērš arī uzmanība. Es dabūju tieši tad arī muguras traumu. Un, protams, universitātē tev arī ir mājas darbi, kas tev ir jādara. Un tas bija nereāls stress man tiešām. Tā kā es sāku ienīst savu dzīvi. Tas darbs arī bija tāds, kur es jutos tā, ka ko es daru savu dzīvi, es taču esmu spējīgāka uz daudz ko vairāk. Ko es darīju? Es vienkārši sapratu, kādu jēgu mocīt sevi. Es aizgāju no tā darba. Es arī atmetu autoskolu, jo tas man sagādāja nenormālu stresu. Rīgā likt CSDD un man bija tāds, es vienkārši jūtos briesmīgi. Es atmetu to un vienkārši mazliet atpūtos, jo tas, ka tu ienīsti jau savu dzīvi, tas jau nozīmē, ka kaut kas nav kārtībā. Noteikti. Tā kā, jā, bieži vien labāk ir atmest kaut ko, lai tu vienkārši justos labāk. Nu, labi, mēģināsim. Nu, šeit atkal. Ir bišķiņu vairāk nekā 2 līdz 3. Jā, 5 lielās lauskas. Tas ir tas, kas man ir jāpārspēj. Es to darīšu ar telefonu. 6 līdz 7 lauskās ar telefonu. Ar šo telefonu, kas ir kaut kāda lieta vai iedrošinājums, ko tu
tagadējā Džoanna vēlētos pateikt sevis mazākajai versijai? Ja tu viņu tagad satiktu, kas ir tas, ko tu viņai teiktu? Īstenībā, laikam daudz kas, bet visvairāk tas, ka tev nav nekas citiem jāpierāda. Ja kādam citam ir pret tevi aizspriedumi, tev nav nekas jāskaidro. Tāpēc, ka tie cilvēki nav pelnījuši, lai tu viņam kaut ko arī paskaidro. Viņi nav pelnījuši pat, lai tu runā ar viņiem, lai tu pievērsi viņiem uzmanību. Ir īpaši tie paši heiteri. Tā kā tas, kas viņiem jau atbild, tas nozīmē, ka man tas aizskar, man tas aizvaino. Man gribās kaut kādu saskarsmi ar viņu, bet jā, pagātnes Džoannai es gribētu pateikt to, lai viņa noteikti to visu ignorē, jo tas tos cilvēkus vairāk uzkurina un liek, man liekas, viņiem justies sliktāk, kad uz viņu to negatīvismu neviens neatbild. Viņiem nav no kā, paēst. Tā. Kaut ko tam līdzīgi. Es domāju, ka tie ir vārdi, pēc kuriem vadīties. Skatīsimies, vai es arī vadīšos pēc tā. Šis telefons man nekad nav pievīlis, kad kaut kas ir jāšķaida. Izņemot, ka es pats mēģināju viņu šķaidīt. Tev jātrāpa. Jā, man ir viens metiens tikai, vai ne? Ej, tu nost. Nu tad par uzvaru. Es tev apsveicu. Tu esi uzvarējis. Tu esi uzvarējis šajā kārtā. Un tavā kontā ieripo 10 punkti. Tu esi nopelnījis maksimālo punktu skaitu līdz šim. Kā tu jūties? Es jūtos stilīgi īstenībā. Es nācu šeit un likās izgāzīšos. Nu, izskatās, ka es izgāzos, tā kā man ir prieks, ka viens no mums šo lomu var pildīt pilnvērtīgi. Bet tagad kaut kur tie nopelnītie punkti tomēr ir jāliek, vai ne? Tas brīdis ir pienācis. Džoanna ir cītīgi krājusi punktus visas spēles garumā. Nu ir laiks tos iemainīt mūsu šķaidkartē. Džoannas šķaidkartes piedāvājumā šodien televizors, antīkais montāžas monitors, lampa, trauku komplekts, pudeļu komplekts. Nu, es noteikti paņemšu teļu, kā jau zini, es gribēju jau no paša sākuma. Tad es nezinu, kas ir antīkās montāžas monitors, bet es gribu redzēt, tāpēc es tos sašķaidīšu, tie jau ir 40 punkti. Principā tu vari paņemt no katra pa vienam. Arī darīšu. Mēs varam saskandināt. Acīs jāstās. Ļoti labi! Tu lieliski tiki galā ar visiem uzdevumiem. Milzīgs paldies tev. Viens no efektīvākajiem mūsu šovu viesiem. Paldies jums, ka ļāvāt man šodien izlādēties, jo tas, kas man bija tiešām vajadzīgs. Paldies. Super, milzīgs paldies. Lūksim tev atstāt arī savu nospiedumu uz mūsu viesu sienas. Ir. Ideāli.